pastāstīšu, kā tad īsti ir tā īstenība par sēnēm, par to mikrodozēšanu, par halucinācijām, par kaut kādu lielāku vai mazāku tripu un ko tas var izdarīt tev, ko tas nevar izdarīt tev. Sākumā jāsaprot tas, ka mikrodeva ir ļoti maza deva, kura tev būs ieteicama depresijā, visādos tādos līdzīgos stāvokļos kā nomierinoši. Ja tu esi hiperaktīvs cilvēks, tad respektīvi viņa tev dos enerģiju, pat aizstās kafiju. Ja? Tas ir par mikrodozēšanu. Par tripiem ir sekojoši. Ja? Nekāds tev tur multens vai tur drakoni ar krāsainiem žetoniem neatnāks pie tevs no sēnes, ja tu to visu neturēs savā galvā. Ko nozīmē neturēt savā galvā? Tas nozīmē to, ka reāli programmas un visādi tādi iestatījumi, kas ir tavi visļaunākie murgi, visādi samurgojums, kas tev ir palicis zemapziņā, jā, vienkārši tev to sēnes vielas, kuras ir sēnē, jā, teiksim, nenosaukšu tagad tur viss tagad no Mendeļejevu tabulas, kas tur tajā sastāv, viņas tev to vienkārši spilgtāk var parādīt, jā, kas notiks pie pārdozēšanas. Pārdozēšana būs katram savādāka, jā, tev 1,5 grams vai grams var jau sākt parādīt halucinācijas, jā. Halucinācijas arī tas ir pārāk plašs jēdziens, jā, teiksim, ko nozīmē halucinācija, ja mēs pieskaramies sēnēm caur misticismu, ja, tad halucinācija kā tāda neeksistē. Halucinācija ir tavu prātu hologramma, kas darbojās tev zemapziņā, tu viņu pats tur slēp, tu viņu izveido, tu apkopo, audzini vai nogalini, ja, tas ir atkarīgs no tavas apziņas, ko viņi darīs pateicoties tavam prātam un kas tur paliks no tā zemapziņā, ja. Tāpēc īsumā ir tāda lieta, kad mazās devās viņi tev nedarīs neko, lielākās devās vienīgais, ko viņi tev izdarīs, paspilgtinās visu tavu emociju plānu, tavu sajūtu plānu, līdz tādam līmenim, ka tu vari sadarīt pat muļķības, jā. Attiecīgi, ja tu būsi mierīgs cilvēks un tavs domas ir sakārtots, normāls un neesi haotisks, jā, tev pilnīgi slikts un negatīvs nekas nevar notikt, jā. Bet ir viens bet, kad ir tavs stāvoklis tāds, kad, ja tu esi noskaņojies negatīvi, ja, tad pārdozēšana, kas tur sākās pēc grama un uz augšu, ja, var tev, teiksim, tās negatīvās visas emocijas un sajūtas paspilgtināt līdz tādam līmenim, ka tu gribēsi fiziski kaut kur doties, kaut ko darīt, ja, tai pašā laikā tu darīsi to no zemapziņas, vērtējot, ja, tas nozīmē, kad apziņa kā tāda tajā brīdī būs izslēgta, tu vienkārši uz visu skatīsies caur tādām šitādām krāsainām brillēm, ja, un tas nebūs tik skaidri un tu nebūs adekvāts. Tas ir īsumā tas, kas tev ir jāzina. Par sēnēm nekā tur nav bīstam, ne arī nav nekā pārsteidzoši, ja, teiksim, tāds fakts, kas ir īstenība.